Sveiki un laipni lūdzam Parkside darbnīcā. Es esmu Dantes, un šodien mēs būvēsim daudzfunkcionālu trenažieru. Kā vienmēr, visu nepieciešamo materiālu un instrumentu sarakstu atradīsi zemākas būvniecības instrukcijā. Sākam! Sākumā nogriežam stābus pareizajā izmērā un pēc tam izmantojam rokas ripsādi. Zāģējot augšējo rāmi, stābus nogriežam slīpi. Tagad vēl jānovirza malā stābus un tad varam urbt caurumus. Lai nodrošinātu precīzi iezīmētu pozīciju un urbumu bez plīsumiem, es izmantoju šablonu. Stābu turētāju urbjam 15 grādu leņķī. Pēc malu frēzēšanas tās vēl noslīpējam, un tad darbu ar rāmi esam pabeiguši. Stūru savienotājiem mēs izvēlamies 12 mm biezu saplāksni ar laminētu virsmu. Vispirms mēs šo plāksni sagriezīsim nepieciešamajā formātā. Tagad, kad esmu veicis šo diagonālo griezumu 8 reizes, es izgatavoju šablonu atzīmēšanai, frēzēšanai un urbšanai. Šablonam izmantoju 12 mm biezu MDF plātni un uz tās varu iezīmēt radiusu un urbumu vietas stūra savienotājiem. Gatava veidne izskatās šādi. Tagad varu pārnest formu uz savu dēli un aptuveni izzāģēt ar figūrzāģi. Tālāk ar frēzi precīzi nokopēju formu. Beigās es vēl apstrādāju malas, un mūsu stūra savienotājs ir pabeigts. Pēdējā solī pirms montāžas mēs nogriežam nerūsējošā tērauda cauruli dažādiem plauktiem un noņemam asās malas. Sākam ar augšējā rāmja montāžu un novietojam sijas ar savienotajiem galiem vienu pret otru. Novietojam stūra savienotājus un izurbjam vēl 2 papildu caurumus, lai skrūve nenonāktu šķēluma vietām. Pārliecinies, ka raupjā puse ir vērsta pret koku, jo tā nodrošinās labāku savienojumu. Tālāk savienosim sānu paneļus. Pārliecinies, ka stūra savienotāji augšpusē pārsniedz rāmja materiāla biezumu, bet apakšā atkāpjas par 10 mm, lai mēs varētu tos uzlikt uz stāviem. Tālāk mēs piestiprināsim apakšējo šķērsstieni pie stakņa. Lai tas aizmugurē nenoslīdētu, vari droši izmantot skābu. Abi sānu paneļi ir gatavi, un tagad mēs montējam augšējo rāmi un aizmugurējo šķērsstieni.
Tagad, kad esmu ievietojis atlikušos plauktus, uzlieku caurulēm vāciņus. Viss, kas tagad pietrūkst, ir tikai sols, daži svari un tad varam sākt. Tu to vari!